Latvijā ir apmēram 600 000 gāzes baloni, ko izmanto patērētāji. Lielu daļu izmanto arī mājsaimniecībās maltīšu gatavošanai, un to skaitā ir arī padomju laikā ražotie sarkanie baloni. Patērētāja tiesību aizsardzības centrs ir tas, kurš uzrauga šo gāzes balonu tirgu. Kāda tad ir situācija ar šiem baloniem? Jā, faktiski apritē vēl aizvien ir diezgan daudz šie padomju laikos ražotie 40 litru saucamie SNG baloni. Bet mēs gan varētu teikt, ka situācija ir droša un faktiski baloni, kas tiek izmantoti un kas atrodas legālā tirgu, ir droši. Jo ir normatīva akti, kas tiešām regulē gan šo te balonu uzpildes visu procesu, gan arī faktiski pārdošanas procesu. Turklāt arī šie te gāzes baloni, kas ir ražoti vismaz 40 gadus atpakaļ, tātad sasniedzot 40 gadu savā ziņā vecumu, tie ir jāizņem no aprites. Savukārt citiem ir jāveic šīs te drošuma pārbaudes, lai varētu uzpildīt. Jums noteikti ir statistika, cik daudz ir bijuši pārkāpumi un neatbilstības? Faktiski, ko mēs darām, mēs, protams, skatāmies uz šiem te visiem posmiem. Pirmkārt jau mēs reģistrējam balonu uzpildes stacijas, arī šīs te pārdošanas vietas, kas ir arī publiski pieejams mūsu reģistros, tātad mūsu datubāzēs, un tas būtu katram arī jāiepazīstās to, kurš iegādā šos te balonus. Taču tad, kad mēs arī braucam, tālos novados arī pārbaudām šos te gan tirdzniecības, gan uzpildes stācijas, tad mēs nevarētu teikt, ka tiešām mēs redzam būtiskas neatbilstības. Tas, kas visvairāk varētu būt un interesēt, piemēram, pagājušajā gadā mēs konstatējām 30 baloniem, ka nebija norādīts šīs te tehniskās pārbaudas datums. Salīdzinoši ar citiem gadiem tas bija vairāk. Tāpat aptuveni 4 līdz 6 baloniem var nesakrist informāciju par šo te tehniskās pārbaudas datumu. Un tāpat vai arī dažkārt nav identificējami kaut kāds gāzes balonu ražošanas, teiksim, kaut kādi dati. Jā. Bet tie tiešām ir, varētu teikt, daži gadījumi. Pārsvarā mēs redzam, ka baloni tiek pārbaudīti, tiek norādīti šie pārbaudas visi datumi un termiņi. Tie tiek uzpildīti attiecīgi tādās stacijās, kurās tie drīkst tik uzpildīti, un arī savukārt tiek pārdoti. Tas, kas var radīt lielākos riskus, ir šīs lietošanas un pieslēgšanas momenti. Bet vai var teikt, ka patērētāji kļūst apzinīgāki, lietojot šīs te iekārtas? Pirmkārt, visticamākais, ka tomēr savu devumu ir sniegusi arī šīs te visas procesa sakārtošana. Iespējams vienkārši samazinās arī mājsaimniecības skaits, kur tiek lietot šie te baloni. Tādējādi, un arī cilvēki ir zinošāki, un tomēr es domāju, ka vairāk apzināšos te riskus vispār, ko nozīmē šāda gāzes balona atrašanās mājās, un tādēļ mēs arī tiešām ceram, ka cilvēki ir kļuvuši apzinīgāki. Protams, ka diemžēl ir arī publiski dzirdēt šeit ļoti tādi nepatīkamie gadījumi, kad ir bijuši sprādzieni, un es domāju, ka arī no tā citi cilvēki ir mācījušies. Tad ievērojam drošību. Jā, un svarīgākais tas, ko patērētājiem vajadzētu darīt, tātad tiešām iegādāties tādā šajā te balonu tirdzniecības vietā, kur to drīkst pārdot. Un šī informācija savukārt ir pieejama mūsu mājaslapā, kur tad drīkst pārdot šos balonus. Un, protams, kā ievērot visas instrukcijas pieslēdzot un tātad attiecīgi novietojot šo te gāzes balonu, ja ir kaut kādas tādas neskaidrības vai iespējams kaut kāds aizdoms par kaut kādām noplūdēm un riskiem arī attiecīgi tad neizmantot un ziņot ekspertiem un pārdevējiem, jā.